Labrīt! Pateicība Dievam, ka varam būt kopā šodien dievkalpojumā. Ar jums kopā ir arī misijas skolas studenti. Viņiem ir nedēļas nogale, kurā tiek apgūti 2 priekšmeti. Viens ir par personīgajiem svētbrīžiem, personīgo laiku ar Dievu un arī par lūkšanu. Šodienas programmā droši vien būs vēl citi priekšmeti. Un tā, mēs šobrīd esam kopā tāda viena mācību klase, kur visi kopā gribam mācīties. Mēs esam Kristus mācekļi. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Apbrīnojami. Ar šādu vienu pavēli, teikumu, aicinājumu cauri laikmetiem, 1000 gadiem pat. Šis darbs un šī misija ir gājusi uz priekšu un kādā brīdī atnākusi līdz Latvijai, kādā brīdī pieklauvējusi pie mūsu nama durvīm, kādā brīdī pie mūsu sirds, kāds mūs ir uzrunājis. Un kādā brīdī mēs esam sacījuši, jā, es gribu sekot tev, Jēzu, jā. Es gribu būt tavs māceklis, es gribu tev piederēt, es gribu tev kalpot. Kristus māceklis, kristietis un Kristus māceklis. Vajadzētu būt, ka tas ir viens un tas pats. Skaista rakstvieta, brīnišķīga. Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa 25. pants. Varbūt tā ir mācekļa sirds, šis teikums. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs. Šis varētu būt moto, virsraksts, zīmogs visai kristieša dzīvei. Tas varētu būt zīmogs arī misijas skolas studentu šiem 2 gadiem, kā tāds pamatuzstādījums, kā tādas dziļākās ilgas. No vienas puses it kā nekad nesasniedzams līdz galam mērķis, bet kaut kas, kas virza, kas šķiet atraisa visu cilvēka spēku un potenciālu un enerģiju, ko Dievs ir dāvinājis. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs. Šodien mans jautājums ir, kāds ir mācekļa svarīgākais uzdevums? Daži šo jautājumu no jums esat dzirdējuši jau gadu pēc gada. Es ceru, ka tikpat skaidra jums ir atbilde, ka jūs varētu tūdaļ pateikt un celt roku jā. Es to zinu skaidri. Kāds ir mācekļa svarīgākais? Kāds ir mācekļa pirmais uzdevums? Ar ko sākas māceklība? Pirms cilvēks kļūst meistarīgs jebkurā jomā, neatkarīgi no jomas, vai tā būtu māksla, vai tā būtu mūzika vai būvniecība, ir meistars un ir kāds, kurš mācās. Sakiet lūdzu, ar ko sākās mācīšanās no meistara? Kas ir pirmais? Lūdzu. Uzklausīt, uzticēties, skatīties. Paldies! Mācekļa pirmais uzdevums ir vērot meistaru. Kāpēc vajadzētu vērot meistaru? Kāpēc vajadzētu skatīties? Ebrejiem 12.2. Panta sākumā ir sacīts: raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Raudzīsimies uz Jēzu. Noskaidrosim arī, ko tas nozīmē. Kāpēc vajadzētu raudzīties?
Kāpēc tas būtu tik svarīgi? Kāpēc svarīgi māceklim raudzīties uz meistaru? Kā viņš to dara? 2. Korintiešiem 3. nodaļa 18. pants. Mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami kā spogulī. Tātad atvērtām acīm skatāmies uz meistaru, raugāmies uz Jēzu. Un kas notiek? Kas tur ir sacīts tālāk šajā pantā? To darot, raugoties mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Jā, raugoties, skatoties, mēs tiekam pārveidoti, mēs tiekam mainīti. Stāsta par diriģentu Andri Nelsonu, kad viņš reiz mācījās pie ievērojamā arī pasaules līmeņa diriģenta Marisa Jansona. Tad pēc kāda laika mūzikas kritiķi vērotāji teica, jā, Andris Nelsons, šis skolnieks, viņš diriģē tā kā Maris Jansons. Viņš atdarina, viņš kopē, viņš līdzinās. Šobrīd ir atklājies, ka skolnieks pārspēja savu skolotāju. Tā nebija vienkārši kopēšana, bet neizbēgami, kad skatāmies, kad ilgi pavadām laiku. Tas pat notiek cilvēku starpā. Mums pielīp kādas lietas, mēs pārņemam kaut kādas lietas. Varbūt kādas lietas apzināti. Jā, es to gribētu iemācīties, tas ir vērtīgi, bet daudzas lietas pat neapzināti. Es kādu laiku ilgi klausījos viena sludinātāja evaņģēlista kalpošanu, viņa sludināšanu, viņa vēsti, man tas ļoti uzrunājies, arī no tā mācījos. Un tad es pēc kāda laika pamanīju, ka es sludinot kaut kādus atsevišķus žestus lietoju, un es atpazīstu, šis nav bijis man, bet es daru tā, kā viņš darīja. Viņš tā, kad kaut ko paspiltināja, vai kā viņš tā darīja, un es to nebiju tā izdomājis, ka es arī tā darīšu, bet es tā jūtu, es arī tā daru. Uzlūkojot, skatoties, pavadot laiku kopā, mēs mainamies. Vēl māceklības pašos pamatos varētu likt šādas raksturvietas. Marka evaņģēlijas 3. nodaļa, 14. 15. pants. Marka 3. nodaļa, 14. 15. Un viņš iecēla 12, lai. Tur ir vārdiņš lai. Ko? Ko mēs varētu atbildēt? Tur varētu daudz, lai viņi sludinātu, lai viņi kalpotu, lai viņi liecinātu, lai viņi tālāk virzītu lielo misiju. Bet tur ir kaut kas sacīts pirms tam. Tur ir teikts, lai viņi tur izdzītu ļaunos garus un visas šīs lietas darīt, bet tur kaut kas ir pirms. Viņš iecēla 12, lai, kas ir vispirms? Lai tie būtu pie viņa. Šeit pat varētu apstāties uz kādu laiku. Tas viss sekos pārējais, kas ir. Viņš iecēla 12. Citiem vārdiem mēs varētu sacīt arī šodien, viņš aicina mūs par saviem mācekļiem. Viņš aicina tevi sekot viņam. Un pirmais, lai tu būtu ar viņu, lai es būtu ar viņu, lai mēs pavadītu laiku ar viņu, lai mēs redzētu, kāds viņš ir, lai mēs dzirdētu viņu. Līdzīgi rakstīt apostoļu darbi 4.13. Tur ir sacīts, kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka viņi īstenībā ir nemācīti un vienkārši ļaudis, viņi brīnījās, un tad viņi atklāja noslēpumu, no kurienes nāk šī viņu drošsirdība un spēka. Tie bijuši kopā ar Jēzu. Viņi bijuši kopā ar Jēzu. Tas ir jautājums mums, tas ir mūsu uzdevums. Tas ir māceklības pats centrs un sirds.
Dieva vārds mums atklāja, ka mēs esam kristietības zemākajā punktā. Saskaņā ar Jāņa atklāsmes grāmatas 1. nodaļām šo draudžu raksturojumu, sākot no Efezes draudzes līdz Laudikejas draudzei, mēs esam Laudikejas draudzes posmā, stāvoklī. Kāds tas ir? Kādas iezīmes jums nāk prātā? Remdenība. Ne šis, ne tas. Es domāju, ka nekur sabiedrībā nav cieņas, nevienā jomā, nevienā vietā pret cilvēku, kurš ir ne šis, ne tas. Viņš nav ne tur, viņš ne īsti ir, ne īsti nav. Un vēl sliktāku šo stāvokli dara tas, ka savukārt šim pašam cilvēkam, šim pašam kristietim liekas, varbūt viņš to tā neapliecinās publiski, kam ar mani viss ir lieliski, bet savā sirdī viņš domā, ka ar mani viss ir labi. Es esmu bagāts, man netrūks nenieka, man ir pārpilnība. Un tas šo stāvokli padara vēl nožēlojamāku. Ja es vismaz saprotu, ka man ir vajadzīga palīdzība, ir slikti, nav labi. Es zinu, ka manas attiecības ar Dievu ir zemā punktā. Un es esmu remdens, tiešām esmu remdens, bet es saprotu, ka man ir vajadzīga palīdzība. Tad šeit ir tāda cerība, jo atvērtai sirdī Dievs dod savu roku. Bet šī kristiešu grupa šķiet ir grūti iekustināma. Es to reizēm esmu pamanījis pie sevis, cik grūti nāk pārmaiņas, cik daudz svētrunu dzirdēts, cik grāmatu lasīts, cik piedzīvojums, cik redzēts, cik klausīts, un cik grūti mainās sirds, cik grūti mainās dzīve, ļoti grūti izkustināma. Mēs esam piedzīvojuši, ka mūs var atvest visspēcīgākos kalpotājus, kuri norunās tādas uzrunas, un mums arī Latvijā ir bijuši tādi viesi, ka šķiet, ka tā, no tādas sludināšanas viedokļa tiešām ir virsotne, teju virsotne. Tas ir spēcīgākais, labākais, ko varētu dzirdēt. Un mūsu dzīve rit, kā tā ir bijusi lielā mērā. Vai varbūt īsu brīdi ir tāds iedvesmas uzplaiksnījums. Remdenība. Un tad ir jautājums, vai ziniet, kāda ir vienīgā izeja no remdenības? No šīs remdenības. Vai zinājāt, ka vienīgā izeja no remdenības ir personīgie svētbrīži, un tas sasaistās ar mūsu tematu? Jeb personīgais laiks ar Dievu ir vienīgā izeja. Kā mēs to varam zināt? Pati rakstu vieta to atklāja. Palūkosimies. 20. pants, 3. nodaļa. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Un šie ir atslēgas vārdi. Ja kas dzird manu balsi, izeja un atslēga ir dzirdēt Dieva balsi. Pirmais. Un kas durvis atdara, nepietiek vēl tikai dzirdēt. Ja durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Tad būs risinājums. Šis mīlestības ir šī atbilde. Tā ir tēlaina valoda, bet šis mīlestības ir dzīvības maize, tas ir svētais gars, tā ir Dieva klātbūtne, tas ir atspirdzinājums, atjaunotne, uzvaras spēks. To ietver šis mīlestības. Ja tu dzirdi manu balsi un durvis atdari, un ziniet, kas tas ir? Personīgais svētbrīdis. Dzirdēt Dieva balsi. Tas ir Dieva vārds. Vai arī kāds papildus lasījums,
kas ir Bībelē balstīts, dzirdēt Dieva balsi. Tas ir uzņemt Dieva vārdu, un mēs to uzņemam personīgajā svētbrīdī. Un otrs, dzirdēt Dieva balsi, kas bija otrs, un kas durvis atdara. Vai esat lasījuši tādus vārdus? Ka lūgšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tātad atbilde, izeja no Laodiķejas stāvokļa ir dzirdēt Dieva balsi, uzņemt Dieva vārdu, lasīt Dieva vēsti un ar lūgšanu atvērt savu sirdi tam. Un tas notiek personīgajā svētbrīdī. Izeja no Laodiķejas draudzes stāvokļa ir personīgais laiks ar Dievu. Vienīgā izeja. Brīnišķīgajā grāmatā Laikmetu ilgas 8. nodaļā ir sacīts: būtu labi, ja mēs katru dienu kādu stundu pavadītu pārdomājot Kristus dzīvi. Mums vajadzētu to aplūkot posmu pa posmam, ļaujot iztēlei uztvert katru ainu, sevišķi viņa dzīves pēdējās dienās. Un lūk, tas, ko mēs jau mācījāmies. Uzlūkojot viņa rakstura skaistumu, mēs tapsim pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Mums vajadzētu pavadīt kādu stundu katru dienu, uzlūkojot Kristus dzīvi. Un tie nav tikai evaņģēliji. Jēzus teica savas dzīves laikā: jūs pētiet rakstos, atsaucoties arī uz veco derību, un tie dod liecību par mani. Līdz ar to par Jēzu, viņa atklāsmi, viņa raksturu, viņa būtību mēs varam ieraudzīt un izlasīt gan jaunajā derībā, gan vecajā derībā. Un lūk, lielais aicinājums. Saskaņā ar šo citātu. Mums jāizcīna savās dzīvēs vismaz 1 stunda katru dienu, ko nošķiram personīgam svētbrīdim. Personīgam laikam ar Dievu, lai lasītu, lūgtu un pārdomātu. Atklāsmes grāmatas vārdiem, lai dzirdētu viņa balsi un atdarītu durvis lūgšanā. Ja tev nav šāda laika, sāc ar 15 minūtēm. Ja tev ir 15, dubulto uz 30. Ja tev ir 30, dubulto uz 1 stundu. Mums ir dzīvē daudz cīņu, dažādu cīņu. Mēs cīnāmies ar atkarībām, mēs cīnāmies ar savu raksturu, mēs cīnāmies ar dažādām ikdienas problēmām, ar vajadzībām, ar jautājumiem, ar veselību, ar daudzām lietām. Bet šodien gribu likt mūsu priekšā vissvarīgāko cīņu. Un ļoti iespējams, ka izcīnot un uzvarot šajā cīņā, arī tās pārējās risināsies ļoti labi. Un šī cīņa ir izcīni 1 stundu ikdienas savam personīgiem svētbrīdim. Vai atcerieties stāstu par Simpsonu vai Samsonu? Kur slēpās Simpsona spēks? Matos, vai ne? Ja nogrieza viņa matus, viņa spēks pazuda. Atcerieties šo stāstu. Matus saīsina, spēks pazūd. Kristiešu spēks slēpjas viņu personīgajā laikā ar Dievu. Mūsu personīgie svētbrīži ir mūsu garīgie mati. Palūkojieties uz to tā. Mūsu personīgie svētbrīži ir mūsu Simpsona mati, un tur ir atrodams mūsu spēks. Ja mēs nogriezīsim svētbrīžus, spēks pazudīs.
Mēs runājam šeit par 1 stundu. Esmu novērojis, ka lielie ticības vīri un sievas, par kuriem mēs lasām un tiešām slavējam Dievu, un tas mūs iedvesmo, esmu pamanījis, ka viņi pavada pat 2, 3 un vairāk stundas dienā kopā ar Dievu. Un viņi neko nav zaudējuši. Un viņi paveic grandiozas lietas. Un tas ir viņu spēks. Šis ciešais gājums, šī ciešā savienība ar Dievu, tie ir viņu Simpsona mati. Praktisks jautājums. Kā jūs domājat, kurš ir vispiemērotākais laiks svētbrīdim? Rīts, nakts, pareizi. Jebkurš laiks ir ļoti labs, ja jūs to darāt un ja jums tas notiek. Protams, varētu izvērtēt, ka varbūt kāds laiks ir vēl noderīgāks, kāds laiks varbūt ir produktīvāks. Jā, mēs redzam šo svēto rakstu piemēru un Jēzus piemēru par svētbrīžiem no rīta. Droši vien, ka tas ir pats labākais laiks, bet jebkurš laiks ir labs. Marka 1,35. No rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Jesajas 54. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Tas ir sacīts par Jēzu. Es domāju par jebkuru mācekli, Dievs to vēlas sacīt. Brīnišķīgi, es protu stiprināt, es protu iedrošināt, es esmu par svētību. Bet atslēga tam, no kurienes tad tas nāk? Viņš uzmodina mani ik rītu. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas bija Jēzus piedzīvojums. 90. psalms, 14. pants. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību. 119. psalms, 148. pants. Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. Kāpēc no rīta, kā jūs domājat, labāk? Lai gan jebkurš laiks ir svētīgs. Uzdošu jums jautājumu, uz kuru varat neatbildēt. Māsām jautājums. Kad jūs dodaties pie friziera? Ja jums būs jādodas, piemēram, uz izlaidumu, vai uz laulību ceremoniju, vai uz kādu citu tādu svinīgu pasākumu, jūs dodaties pie friziera pirms šī pasākuma vai pēc? Es redzēju jūs smaidus, laikam atbildi bija ļoti pašsaprotam. Jā, varbūt šis ir arī iemesls, kāpēc, ja iespējams, svētbrīdi noturēt pirms dienas rūpēm, pirms izaicinājumiem, pirms problēmām, pirms ir jādodas, pirms ir jāsatiek cilvēki un dienas uzdevumi. No rīta prātam un dvēselē ir svaigi spēki. Mūsu dvēseles trauks ir pietiekami tukšs. Tas ļoti svarīgi. Un garīgā garša pa nakti ir miegā attīrījusies. Es personīgi cenšos to darīt no rīta un esmu pieņēmis sev savam rīta tādam gājumam tādu likumu. Un šis likums ir no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas 17. panta. Ir kādi izņēmumi, kādreiz ir kādas nobīdes, bet es katru reizi cenšos atgriezties pie tā, nostiprināties tajā un pie tā turēties. Un šis likums, rīta likums, ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas 17. panta, ļoti vienkārši. 2 vārdi. Neaizskar mani. Kurš sacīja šos vārdus?
Jēzus. Kā viņš to sacīja? Marijai. Ko viņš paskaidroja? Neaizskar mani, jo es vēl neesmu bijis pie tēva. Ziniet, kam es saku šos vārdus? Savai sievai nē. Bērniem nē. Bet es šos vārdus saku savam telefonam. Neaizskar mani, jo es vēl neesmu bijis pie tēva. Es šos vārdus saku savam datoram, e-pastam, WhatsAppam, aktuālām kaut kādām ziņām, kas varbūt vēl jānoskaidro. Un kad visas šīs lietas un pienākumi un vajadzības, un varbūt pat cilvēku, un iespējams ļoti pamatotas vajadzības, kad metas pie mūsu kājām, kā Marija metās pie Jēzus kājām, šīs visas lietas ir gatavas lūgties pie jūsu kājām. Ņem mani, ver vaļā, atdod sevi. Mana atbilde ir, un es pie tā cenšos turēties, un aicinu arī jūs pieņemt to par savu likumu, jo mums katra pamošanās no rīta arī ir sava veida augšām celšanās. Jauna diena. Neaizskar mani. Es vēl neesmu bijis pie tēva, es vēl neesmu bijis lūgšanā, es vēl neesmu saticies ar viņu. Tas man ir pirmajā vietā. Mazliet pagaidi. Starp citu, ne tikai no rīta šis princips darbojas, bet viscaur dienā. Es neaizskaru stūri. Labi, es negribu pārspīlēt, pieskarties jau var, bet pirms es dodos, es vēl nedošos ceļā, es vēl nebraukšu. Es neesmu bijis sarunā ar tēvu. Es neesmu pielūdzis par to. Kāds darbs, kuram jāķerās klāt, vēl neaizskar mani, es gribu par to īsi pielūgt. Neaizskar mani. Tā situācija, tas uzdevums. Stop! Vispirms runāšu par to ar tēvu. Ielikšu to Dieva rokās. Kā jums patīk šis princips? Kā jums patīk šis uzstādījums? Katru dienu tas ir jāatjauno. Un ja man šāds uzstādījums ir izveidots, ziniet, tas man palīdz, jo ir reizes, kad pilnīgi automātiski dabiski man prasās tiekties, jo ir dažādas dienas, dažādas noskaņojums. Bet šis pieņemtais likums man dod spēku, un Dievs dod spēku. Jā, svarīgākās lietas vispirms. Rīta svētbrīži. Tā ir mūsu svarīgākā cīņa. Es domāju, ka tā ir arī tā cīņa, tā iekļaujas tajā cīņā, par ko mums ir sacīts, cīnies labo ticības cīņu. Tā ir tā cīņa, šo attiecību saglabāšana, uzturēšana vislielākajā ciešumā. Tas ir šīs dienas aicinājums. Tas ir vienīgais aicinājums. Lai Dievs palīdz mums atjaunot mūsu personīgos svētbrīžus, personīgos lūgšanu altārus, šo personīgo laiku, lai tas būtu dziļš, lai tas būtu bagātīgs, lai tas būtu nesteicīgs, lai tas būtu pirmajā vietā. Gribu vienu raksturvietu kā iedrošinājumu lasīt tiem, kuriem rīta stundu atrast būtu teju neiespējami. Varbūt kāda māmiņa, varbūt kāds, kuram ir šie slīdošie grafiki un tie mainās, un tad ir jāizguļas un ir ļoti sarežģīti, vai vēl kaut kāda apstākļu dēļ, kāpēc ļoti gribētos, jā, tas varbūt izklausās tik forši, labi tiem, kas to var, bet man šobrīd tas nav iespējams. Ir tāds žēlastības piedāvājums no Jesajas grāmatas 28. nodaļas 10. pantā. Es šo gribētu attiecināt uz personīgiem svētbrīžiem, uz laiku ar Dievu vārda uzņemšanu, ar izlasīšanu, ar lūgšanu. Un tur ir šis vēlējums, šis aicinājums ir izteikts tik cilvēciski, ka jums pat varbūt var rasties iespējas, ka es to pārfrāzēju ar saviem vārdiem, bet es nepārfrāzēšu. Tas ir tiešām tā arī izteikts. Jo tur tiek teikts, Jesajas 28. nodaļa 10. pants. Dari tu to. Tu to. Tu atkal to. Redziet?
Cik demokrātiski. Tev strādā šis, tu dari to. Tu, māmiņ, dari to. Tu, omīt, dari to tādā veidā. Jā, varbūt rīts ir pats labākais, bet tu tomēr dari tā, un tu dari tā. Un tad ir turpinājums. Rīkojies vienreiz tā, otrais tā. Mēs, protams, gribētu, lai mums ir skaidrs ieradums katru rītu, tajā vienā un noteiktajā laikā, bet šeit ir teicis, rīkojies vienreiz tā, otrais tā. Nepārdzīvo, ja tev nesanāk vienmēr viens un tas pats scenārijs. Un tur teikts, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai. Novērtē mazumiņu. Te 2 minūtes, te 2 minūtes. Ir šis moments. Kādreiz liekas, jā, ja es nevaru tādu kārtīgu svētbrīdi, nesteidzīgi tur noskaņoties, tad nav vērts. Nē, te mazliet. Novērtē minūtīti, novērtē iespēju izlasīt kaut vienu pantu. Es vēlētos uzdot ļoti svarīgu jautājumu un mazliet ieiet nākamajā solī šajā jautājumā par svētbrīžiem. Mēs iesāksim šajā rītā un turpināsim pēcpusdienā. Droši vien, ka draudzes lielākā daļa būsiet uz šo pirmo daļu, bet arī tas būs labi, bet kopā ar studentiem un tiem, kas būs pēcpusdienā, mēs turpināsim šo tēmu. Tātad, kas būtu jādara un jāpiedzīvo personīgajā svētbrīdī? Kas ir personīgais svētbrīdis? Mēs jau noskaidrojam, ka tas ir svarīgi. Šī stunda mums būtu jāizcīna. Mēs tajā pavadām laiku kopā ar Jēzu. Bet kas tur notiek? Es jums varu līdzdalīt savu personīgo pieredzi un ticu, ka tas ir svēto rakstu aicinājums. Ka tas ir nopamatots šis aicinājums svētajos rakstos. Svētbrīdim, manuprāt, jāsastāv no šādiem galvenajiem elementiem. Te man 4 ir izrakstīti. Protams, tur var sadalīt kaut ko, var kaut ko apvienot šajā brīdī 4. Pirmais – sirds iztīrīšana. Otrais – sirds piepildīšana ar svēto garu, svētā gara augļiem, Kristus raksturu. Tad ir lasījums, svētie raksti, plus varbūt vēl kāda grāmata, materiāls, kas ir balstīts svētajos rakstos. Un 4. lūgšanas. Gribu šajā rītā pieskarties šiem 2, un par otriem 2 mēs runāsim par lasījumu un lūgšanām, mēs runāsim ar studentiem pēcpusdienā, bet šajā rītā mazliet par sirds iztīrīšanu un sirds piepildīšanu ar svēto garu. Tātad sirds iztīrīšana. Protams, pirms tam ir pateicība Dievam. Vispirms ir pateicība Dievam par dzīvību, elpu un visu. Un mums vajadzētu būt pāriplūstošiem pateicībā. Mums nevajadzētu žēloties ar pateicību, mums nevajadzētu skopoties, mums nevajadzētu īstenībā taupīt laiku uz pateicību. Es šobrīd to ļoti saku arī sev. Jo kaut kā vienmēr gribas ķerties, jā, bet šī ir tā mana vajadzība, un man to vajag, un te mana problēma, un pie tā, jo tas mani satrauc. Bet pateicība ir ārkārtīgi svarīga, mēs to aplūkosim arī pēcpusdienā. Bet pēc pateicības vārdiem sirds iztīrīšana. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc ir vajadzīga sirds iztīrīšana? Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa 2. pants. Jāņa 15.2. Ikvienu zaru, kas pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ikvienu
zaru, kas nes augļus, ko iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Vai esat tam pievērsuši uzmanību, ka ceļš uz to, lai mēs nestu vairāk augļu, ir caur iztīrīšanu, caur sirds vietas atbrīvošanu, caur liekā izstumšanu, caur tā, kas aizņem mūsu prātu, mūsu spēkus, kas mūs pārņem, kas mūs traucē, kas mūs kavē, to noņemot, Svētais Gars mūs vairāk var piepildīt, un jo vairāk augļu mēs varam nest. Ja nav nožēlas, nav pārmaiņu. Redziet, šī iztīrīšana nav tāpēc, ka mēs būtu prom no Dieva. Šeit nav runa par tādu nožēlu, kas ir, es esmu aizgājis no Dieva, esmu atkāpies, esmu prom pasaulē, esmu zaudējis glābšanu, un tagad man ir jāatgriež šāda nožēla. Tā ir atgriešanās nožēla. Bet šeit ir cita nožēla. Es lūdzu, lai Dievs mani iztīra nevis tāpēc, ka es esmu prom no Dieva, bet tāpēc, ka es esmu ar Dievu, tāpēc, ka es jau nesu augļus, tāpēc, ka jau Dievs mani lieto, tāpēc, ka es jau esmu viņā. Bet viņš mani iztīra. Līdz ar to šai iztīrīšanai nav tāds smagums, nav kaut kāda tāda nospiestība vai bailes. Tā ir ieguvuma iztīrīšana. Nu jā, protams, mums, kad tīra vai kad kaut ko mums tur skrubina ārā, pat ja tas ir līdzjūtīgais pestītājs, tas nav vienmēr viegli, bet tas ir kaut kas derīgs, kaut kas vērtīgs, kaut kas tāds, pēc kā mēs varam tiekties. Ja nav nožēlas, nav pārmaiņas. Ja tavos svētbrīžos nav nožēlas, tu nemainies. Tavā dzīvē var būt daudz, kas mainās. Tava dzīve var būt pat superdinamiska, bet tu nemainies. Nožēla ir sirds stāvoklis, kurā Dievs mūs maina un pārveido. Jo nožēlas būtība ir, nožēla it kā čukst, es tā vairs negribu. Tas nevar tā turpināties. Es gribu darīt labāk. Es gribu citādāk. Man ar to nepietiek. Kāpēc liek to pirmajā vietā, uzreiz pēc pateicības? Manuprāt, arī svētie raksti liek milzīgu uzsvaru tieši uz šo jautājumu. Vai esat pievērsuši uzmanību Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 14. pantam? Atpestīto pulks Dieva troņa priekšā. Tur pirms tam ir runāts par 144 000, kas guvuši, kas ir izglābti, kas ir atpestīti. Viņi dzied slavas dziesmu. Un par viņiem, viņu raksturojums ir tikai viena lieta, ko viņi ir darījuši un piedzīvojuši. Vai es domāju, ka ir tikai viena lieta, ko vispār viņi savā dzīvē ir darījuši? Viņi taču ir kalpojuši, viņi ir uzvarējuši, viņi ir cīnījušies, viņi ir liecinājuši, viņi ir palīdzējuši, meklējuši un glābuši pazudušos. Viņi ir darījuši dažādus darbus, projektus, un ko tik viņi nebūtu darījuši. Galu galā viņi ir bijuši uzticīgi līdz nāvei. Bet par viņiem ir pateikts tikai divas lietas. Un tur ir teikts, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām, un lūk, savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Viss, punkts. Nekāda cita sasnieguma, nekāda panākuma, nekādas svarenas lietas. Viņu ieguvums ir mazgājuši un balinājuši savas drēbes. Tāpēc savu rītu sāku ar sirds iztīrīšanu. Es zinu, ka laiks ir pienācis mums noslēgt. Nekas, varbūt mēs paspēsim tikai pirmo punktiņu šajā rītā.
Es savas sirds tīrīšanu veicu 3 kategorijās, lai varbūt dotu piemēru. Es nesaku, ka jums ir jādara tieši tā. Un balstu to uz 1. Jāņa vēstuli 2. nodaļu 16. pantu. 1. Jāņa 2.16. Jo visa netaisnība, viss grēks, viss ļaunums tur ir ielikts 3 kategorijās. Un tur ir teikts tā, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Šajā pasaulē būtībā ir 3 grēki. Tikai. Es nezinu, man tas ļoti palīdz. Iedomājieties, ja jūs varētu uz visiem šīs pasaules grēkiem palūkoties caur šīm 3 kategorijām, ka šajā pasaulē būtībā ir tikai 3 grēki. Pārējās ir variācijas un apakšsadalījumi. Tieši tāpat kā ir tikai 2 baušļi un pārējais ir viss sadalījums. Ir 3 grēki tikai. Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Es Dievam lūdzu, Dievs, šķīsti man no miesas kārības. Es lūdzu, lai Dievs mani iztīra. Es Dievam tieši tā arī saku šos vārdus. Iztīri mani. Atklāj man, norādi man, rādi, izņem to, dod nožēlot, dod atstāt, dod uzvarēt. Es Dievam lūdzu, dod ienīst visu, kas ir miesīgs, miesas darbus. Svētajos rakstos teikts, ir ienīstami pat miesas aptrēpītās drēbes. Tēlaini to uzlūkojot, tātad pat to, kas ir tuvu tam, kas ir blakus stāvējis, kas ir kā pat mājiens uz to, kas ir ar to saistīts, dot to, no tā novērsties. Jēzu, nekā no tā nav tavā sirdī. Nekad nav bijis, lai tas tā ir arī pie manis. Laulības pārkāpšana, iekārošana. Katru dienu es jums atzīšos. Teju katru dienu man ir kaut kas, ko nožēlot saistībā ar nesātību. Nesātības grēks, negausības grēks, pārmērības. Tā ir šī laikmeta zīme. Nesagaidiet no manis, jūs nemācīšu, kas jums ir jāēd vai kas nav jāēd. Es domāju, ka no manis jūs to tik drīz nesagaidīsiet. Es šeit pat nerunāju par veselības jautājumiem vai veselības reformu, lai gan tas viss ir ļoti svarīgi. Es šeit runāju par ļoti garīgu jautājumu. Jo atturība, nesātība ir pilnīgi un absolūti garīgs jautājums, jo tas ir svētā gara auglis. Jo, lai varētu atklāties nesātība, nesamērība, ne tikai par ēdienu es nerunāju, svētajam garam ir jāiztaisa mute. Vai ne? Svētajam garam ir jāpalūdz iziet. Svētais gars ir jāpastum malā, vai kā svētie raksti saka, jābēdina vai jāapslāpē, lai varētu atklāties nesātība. Jo svētā gara auglis, ja viņš paliek, ir sātība un atturība. Tas ir pilnīgi garīgs jautājums. Šeit nerunāju par citiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvesveidu. Tas arī ir nozīmīgi, bet tur būs citas lekcijas un citas svētrunas. Es Dievam lūdzu iztīri, kur es vien varu iedomāties. Es esmu atklāts Dieva priekšā līdz pēdējam centimetram. Es nemēģinu attaisnot neko. Lai cik man grūti liktos to atstāt, vai pat es nevaru iedomāties, ka es kaut ko varētu uzvarēt, es Dievam to nesu, un to arī Dievam saku, Dievs piedod, Dievs es to negribu, es pat par to negribu runāt, bet te es esmu. Es atveru, es esmu pilnīgi savu grēka kailumu līdz galam. Atveru un nesu Dievu priekšā. Šķīsti, iztīri, dziedi. Pirmais grēks. 3 grēki tikai. Miesas kārība,
acu kārība. Dievs, ko es esmu skatījies, ko esmu arī ausu kārība, ko esmu klausījies, ar ko esmu aizrāvis, lasījis, sociālie tīkli, viss, vai ir kaut kas, kas mani paverdzina. Ziniet, ko es esmu tagad jau sācis lūgt? Ne tikai par to, kas ir slikts pēc būtības, ko nevajadzētu skatīties, kas kristietim nepieklājas. Tas ir viens. Bet Dievs palīdzi man netērēt sevi, savus emocionālos spēkus, savu enerģiju, savas domas, savas jūtas uz kaut ko citu, kam nav noteiktas vērtības tavā ziņā, tavā darbā. Es ticu, es nevaru parādīt raksturvietu, bet es tā esmu pēc sevis novērojis, spriediet jūs paši, ka katram cilvēkam ir ierobežots apjoms ar spēju just, spēju parādīt līdzjūtību, spēju par kaut ko iedegties. Nav tā, ka tu vari vienlīdz par visu 100% iedegties līdz ka mums ir kaut kāds resurs. Un ja šo savu resursu, šo emocionālo spēkus esmu iztērējis, izlicis jau skatoties vienu filmu, kas varbūt jau nemaz nav slikta, bet es tur esmu sevi izlicis būtībā tajā, kur nav pēc tam kaut kādas vērtības. Vai man, piemēram, ļoti aizraujoši šķiet sekot līdzi politikai, politiskiem raidījumiem, kaut kādām debatēm. Ja? Un es saprotu, ka es tur ļoti notērējos, jo es ļoti dzīvoju līdzi, es uzvelkos līdzi, es izlieku, es būtībā sevi tērēju tajā brīdī, es skatos vienkārši plūst, mani spēki vienkārši plūst to skatoties. Un, ziniet, pēc tādas cīņas, ja, vai pat sporta spēlēs, jā, mēs hokeju droši vien mēs nekad nepārtrauksim skatīties, bet tomēr ir kaut kādas lietas, ko var atlikt, kur tērējas spēku. Un pēc tam, pēc šādas lietas, kur tu sevi esi izlicis, svētbrīdis, Dieva vārds, aizlūkšanas, kalpošanas, ko? Nav. Mīļie draugi, ja tev nav apetītes uz svētajiem rakstiem, ja tev nav apetītes uz praviešu garliecībām, vai uz citu garīgo literatūru, tādu labu Bībelē balstītu literatūru, ja tev nav apetītes, ja tas ir pliekani, garlaicīgi, tev ir nopietns jautājums šī otrā kategorija, acu kārība. Tu kaut ko skaties, tu kaut ko ēd, tu ar kaut ko piepildies, kas notrulina tavu garšu. Tieši tāpat kā fiziskā garša notrulinās, tāpat arī garīgā garša. Es neesmu liels gavētājs, mana fizioloģija kaut kā netik viegli to atbalsta, bet es arī to reizēm pielietoju kā dienas daļu vai lietojot kādu tādu vieglāku maltīti. Bet tāds lielākais gavēnis bija misijas skolā, starp citu, kad es biju Amerikā, mums tur nāca tāda evanģelizācijas sanāksme, tad ir jāiesaistās, un 3 dienas man bija gavēnis, un tad bija tas noslēguma brīdis, un tā pirmā maltīte pēc gavēņa, pēc tāda ilgāka gavēņa, kaut ko vienkārši auglīši, jo ziniet, kā, liekas, tu esi tā tīrs, un tāda īpaši tāda sajūta, un auglīši tur tīra maizīte, rieksts sviest pāri, tomēr Amerikā esam, un rieksti. Ļoti vienkārši ēdiens. Kad es to baudīju, man likās, ka es esmu paradīzē un es ēdu no dzīvības koka augļiem. Man liekas, ka tas ir kaut kas tik garšīgs, ka tas ir tāds baudījums, tas ir kaut kas fantastisks. Wow! Tik labi, kaut šis brīdis nekad nebeigtos. Es zinu, ka arī vienkārši garšīgu maltīti baudot ir līdzīgi sajūtas, bet toreiz tas bija tik spilgti. Tieši tik garšīgs ir Dieva vārds, tieši tik garšīgs ir praviešu gara liecību teksts, tik garšīgs ir šis garīgais materiāls, ja mūsu garīgā garša ir atjaunojusies, ja šī acu kārība un ausu kārība ir nolikta un piedzīvotas uzvaras. Un 3. grēks, tikai 3 grēki.
Un trešais grēks ir dzīves lepnība. Dievs piedod paaugstināšanos, lepnību, paštaisnību, vēlēšanos izcelties, dominēt, mantkārību izņem, ērtas dzīves grēku, dzīšanos pēc tukša goda, vēlēšanos būt pārākam, vēlēšanos būt pirmajam. Tā ir grēka sakne, tas ir kaut kas riebīgs, tas ir kaut kas tik riebīgs, ka man par to grūti runāt. Man pat negribētos, ka jūs domājat, viņam tur tādas domas. Ja? Man pat nērti, tas ir kauns, tās lietas tik briesmīgas. Bet, ja jums šķiet, ka jums ar to nav problēmu, jums ir nopietnas problēmas ar to. Nepaies jums ienaidnieks garāk, jo ar to viss sākas, tā ir grēka sakne. Es lūdzu, Dievs, izcel no manis to. Es Dievam dodu tādu solījumu, Dievs, es izvēlos pazemoties tavā un cilvēku priekšā. Māci man būt lēnprātīgam un no sirds pazemīgam. Es izvēlos būt visiem par kalpu. Jo teicu, ja kāds grib būt pirmais, lai viņš visu kalps. Dievs, es izvēlos būt par visu kalpu. Es pieņemu šo pozīciju. Tēvs, es izvēlos zemāko un aizmugurējo vietu. Jo svētajos rakstos teikts, ja, ka tu ej kaut kādā vietā, izvēlies aizmugurē. Dievs, es izvēlos šo zemāko pakāpienu aizmugurējo vietu. Es izvēlos uzlūkot savu tuvāko augstāku par sevi. Dievs, es izvēlos sacensties ar manu tuvāko savstarpējā cieņā. Liec to manī, lej to manī. Nekad Kristū nav bijusi neviena paaugstināšanās doma. Lai tas tā ir arī pie manis. Kristī man ir svēto garu un uguni. Dari to pie manis. Izveido, izlabo mani. Ziniet, kad tas ir izdarīts, kad šie 3 grēki ir nožēloti un kad ir lūgts, lai Dievs iztīra, tas brīdis ir neatkārtojams. Tajā brīdī tu esi atzimis garā, tu esi nomazgāts. Ne tikai tu esi gatavs šai dienai, kas ir priekšā, tu esi gatavs mūžībai tajā brīdī. Tu esi tīrs, iztīrīts. Ja es teicu, jūs esat tīri, to vārdu dēļ, ko es runāju, ne visi. Viņš attiecinās uz Jūdu. Sirds iztīrīšana, ar to sāk, protams, pateicība, ar to sākas svētbrīdis. Tad es dodos pie nākamā soļa. Kad ir iztīrīts, kad ir iztukšots, tādu var piepildīt. Tas ir otrais piepildīšana. Mēs šeit apstāsimies, neuztraucieties, es jau zinu, ka mēs jau esam pāri. Tad kad ir tukšs, tad ir jāpiepilda. Tad ir lasījums un tad ir lūkšanas kopā. Vienīgā izeja no Laodiķejas remdenības ir personīgie svētbrīži saskaņā ar svētiem rakstiem. Dzirdēt Dievu balsi, un tā to var dzirdēt tikai klusā vietā, klusā svētbrīdī ar Dievu. Un kas durvis atdara? Vienīgais kliņķis, vienīgais rokturis, durvis atvēr ir lūkšana. Lai Dievs mums dāvā šo atjaunošanu. Es esmu lūdzis par šo brīdi. Es esmu ļoti no sirds lūdzis par šo brīdi. Lai Dievs dara tavā un manā sirdī kaut ko īpašu. Lai tas šoreiz nepaiet tā, kā es jau pieminēju, ka mēs esam dzirdējuši vislabāko, visspēcīgāko aicinājumu un aizejam pie tā paša un aizejam tādi paši. Lūdzu, klausoties nākamo dziesmu, lūdz Dievu. Lūdz, lai kaut kas tavā dzīvē sakustētos. Lūdz pēc slāpēm, pēc viņa. Lūdz
lai šī remdenība sāp tavā sirdī. Lūdzu, lai tu varētu viņu meklēt, lai tu varētu viņu atrast. Lūdzu, lai tava garša atjaunojas, lai tev patīk svētbrīži, lai tev patīk lūkšanas, lai tev patīk Dieva vārds. Un tad šādi atjaunoti katrs savās mājvietās. Sanākot kopā, mēs būsim spēks Dieva rokās šajā pilsētā un šajā pasaulē. Āmen.